Smēķēšanas nodarītais kaitējums ir milzīgs. Aptauju dati liecina, ka gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs lieto kādu tabaku saturošu produktu. Pēdējo gadu laikā asi apspriests jautājums, vai bezdūmu produkti ir mazāk kaitīgi, un šī jautājuma regulēšana politiski novedusi pie sekojošiem rezultātiem. Es būtu ļoti pārsteigts un izbrīnīts, ja šīs izmaiņas sasniegtu mērķi un samazinātu kopumā smēķētāju, produktu lietotāju skaitu un vēl jau vairāk visu to ļaunumu, ko šo produktu lietošana nodara sabiedrībai. Es domāju, ka visdrīzāk sekas būs pilnīgi pretējas. Pieaugs visādu nelegālu, kreisi iegūtu produktu lietošanu, kas nozīmē, ka attiecīgi pieaugs tur organizētā noziedzība, valsts saņems mazāk nodokļus. Ja mēs liekam loģiku, citu valstu pieredzi ņemam vērā, jo tur arī visādi šādi eksperimenti ir bijuši, tad es esmu diezgan pārliecināts, ka šī Saeimas lēmuma rezultāti būs attiecībā pret sabiedrības veselību būs negatīvi. Bezdūmu nozares asociācija organizēja konferenci ar mērķi mazināt smēķēšanas nodarītos kaitējumus. Speciālisti prezentēja rūpīgi izstrādātus ziņojumus. So in its essence, tobacco harm reduction becomes a controversial phenomenon due to the fact that politicians interpret it as a value-neutral approach to harmful behavior, and therefore harm reduction becomes politically unattractive. But unfortunately, tobacco harm reduction is an essential part of an essential process because tobacco consumption, conventional smoking, causes huge damage to the society as a whole, both the smokers and passive smokers, as well as to the government institutions, state budgets, and employers, who all suffer either direct damage or experience economic losses due to various aspects of smoking. Savukārt aptaujas dati, kad un kāpēc cilvēku sāk smēķēt, satur satraucošu informāciju. Man ir bijušas intervijas, gan ne šajā daļā, teiksim, tās fokus grupas intervijas ar vidusskolēniem. Viņi saka tā, man ir liels stress, un tāpēc man ir jāsmēķē. Tātad man vajag uzsmēķēt. Tātad acīm redzot, ir jau kaut kādi citi veidi, kā varbūt skolā organizēt to mācību procesu. Un tā bija laba elitāra Rīgas skola, starp citu. Tad acīm redzot, tai skolas vidē tur nav īsti varbūt kaut kas kārtībā, ja bērni jūt tādu vidusskolēni, jūt tādu stresu un spiedienu, viņam jāmeklē ir kaut kas, kā no tā tikt vaļā. Kad atkarība radusies un nomest smēķēt ir ļoti grūti, vieglāks ceļš pāriet uz mazāk kaitīgiem bezdūmu produktiem. We cannot overcome addiction. It's not curable, but it's treated, and the main focus should be not like on the bans, on not this point, but just to look at the environment and factors to increase resilience, to give social support to these peoples, to young peoples and to adults too. Konferences laikā vairāk kārt tika uzsvērts fakts, ka smēķēšanas paradums regulēt politiski ir pierādījusies kā slikta prakse. Saeimas lēmums aizliegt tirgot bezdūmu produktus ar garšām visticamāk liks cilvēkiem meklēt ceļus, kā šos produktus iegādāties nelegāli. Tie kļūs lētāki un iespējams mazāk kvalitatīvi.